Mūža ieguldījums sportā. Nekas nesanāk. Slikts braucējs. Labrīt, es atvainojos. Jūs iestumt vajag? Nebūs pirmā reize. Nu, trenēt tieši lielākajā kupeļā. Kad Andrim Vitautam Kļaviņam ir kādi svētki, viņa bijušās audzēknes sanāk kopā, lai sveiktu volejbola treneri. Tā arī šoreiz, godinot mūža ieguldījumu sportā. Rīgadim! Un kad auto šīs ziemas sniegotākajā dienā ir veiksmīgi novietots, ir atkal satikšanās prieks. Šī restorāniņā viņas man jau kuro gadu sveic dzimšanas dienā. Ļoti jauki ar viņām satikties, tad viņas katra pastāsta, kā viņām iet pa dzīvi, kur ir apprecējusies, kur vēl ir līgava un tā tālāk. Un tāda jauka tradīcija. Tas, ka meitenes joprojām pavada laiku ar treneri, jau vien liecina par to, ka Kļaviņa kunga ieguldījums sportā ir bijis neizmērojams. Šitāds bildi jūs atceraties? Lai uzskaitītu visu, ko viņš ir paveicis kā treneris vairāk nekā 60 gadu garumā, nepietiktu ētera laika. Viņš ir bijis viens no Latvijas sieviešu volejbola virzītājiem, volejbola meistarkomandas Aurora galvenais treneris. Viņa audzēknes bijušas un joprojām ir Latvijas izlasēs. Ir žurnālists un aktīvi iesaistās volejbola vēstures dokumentēšanā un popularizēšanā. Nozīmīgāka man par visām tām balvām ir, ka es saņemu šādu vēstuli. Labdien, treneri! Vai atceraties manu pirmo treniņu pie jums? Esmu jums, treneri, pateicīga par disciplīnu, jo tā ir viena no galvenajām dzīves sastāvdaļām. Treneris Andris ir stingrs, tiešs, ļoti tādu trāpīgu humoru izjūtu. Viņam sirds ir pareizajā vietā, un viņš vienmēr ir tāds pret tādām netaisnībām. Trenerim ir ļoti, ļoti spēcīga darba ētika un veids, kā viņš pieiet. Tas ir tā kā visu vai neko, gan treniņos, gan dzīvē, gan tajā, kā mūs audzināt. Tā kā treneris ļoti pieprasīja arī disciplīnu un tā kā ļoti domāt līdz tam, kā mēs uzvedamies, kā mēs sev parādām arī kā valstim. Gadu desmitiem Kļaviņš izaudzinājis jaunas sportistu paaudzes un neraugoties uz to, ka jau pēc dažiem mēnešiem svinēs 88. dzimšanas dienu, joprojām turpina aktīvu trenera darbu. Laikam jau kaut kas ir gēnos, ka man vecāki arī bija tādi, kas nemētājās sevišķi. Bet es domāju, ka galvenais ir tas, ka man patika tā darba atmosfēra un tas process, un ka man iznāk tā, kā es gribēju. Es kaut kā spēlēju līdzi jums un skatos, kāpēc tev neiznāk? Un tā kā pasaka, ka Podziņa ir labākā libero spēlētāja Latvijas čempionātā. Tad mēs priecājamies kopā, vai ne? Tā mānos gados atnākt un tas ir ļoti aizkustinoši reizē. Ka viņas man neaizmirst. Kas tad tur vairāk treneris nav, tas varēja teikt, tā. Bet ļoti patīkam, ka viņas man atcerās, un tā kompānija paliek vien lielāka, un jācenšas mūsdienu jaunatnē iet līdzi un saprast, un dzīvē viss mainās.